Sveiciens skatītājiem, prieks būt atkal kopā ar jums, un šoreiz mēs sākam jaunu ciklu, sāksim visu no sākuma, sāksim ar radīšanu, jā. Mēs aplūkosim Dievu kā radītāju, jā. Dievu, kas radīs neredzamo un redzamo pasauli. Domājot par šo tēmu, mums jāsaprot, ka Dievu neviens nekad nav radījis, Dievs vienmēr ir bijis. Jā? Grūti mūsu cilvēku prātam to saprast, bet Dievs vienmēr ir eksistējis, ir bijis, un viņu neviens nekad nav radījis. Tātad ir milzīgs starpības starp Dievu un radību, jā, to, ko viņš rada. Bet Dievu tātad neviens nekad nav radījis. Otra lieta, Dievs rada no nekā, jā, tas ir ex nihilo, jā, kad Dievs saka, jā, un top, jā, rodās no nekā, tā mēs varam teikt Dieva spēkā, jā, bet viņš rada no nekā. Nu, un šodien šīs tiešraides mērķis ir aplūkosim, jā, kā Dievs visu ir radījis, aplūkosim arī cilvēku radīšanu, zemes radīšanu, paskatīsimies, kāds būs 1000 gadu miera valsts, ja, kad tā ļoti līdzināsies tam, kā sākumā Dievs visu bija radījis. Ja, tad mēs redzēsim tās paralēles, kāds bija, kad Dievs radīja šo pasauli un kāds būs 1000 gadu miera valstī. Un mazliet pieskarsimies pagājušās tiešraides tēmai par jauno zemi. Nu, lūk, sāksim. Tātad psalms 148 ar 2. pantu. Slavējiet viņu, visi viņa vēstneši, slavējiet viņu, visi viņu pulki. Slavējiet viņu sauli un mēnesi, slavējiet viņu visas gaišās zvaigznes. Slavējiet viņu debesu un ūdeņi, kas virs debesīm, lai tie slavē kunga vārdu. Pēc viņa pavēles tie radīti. Viņš tos nolīdz uz mūžu mūžiem, robežas devis, kas mūžam stāv. Un kas ir interesanti šai psalmā, ka mēs redzam, ka Dievs ir radījis arī debesu būtnes, jā, eņģeļus, jā, kas te ir jaunajā tulkojumā kā vēstneši, jā, atspoguļoti, visi viņa vēstneši, jā. Vārds angelos tulkojumā arī nozīmē vēstnesis, jā, bet te iet runa tieši par šīm debesu būtnēm, jā, kas dzīvo kopā ar Dievu. Tātad Dievs viņus ir radījis. Dievs radīs sauli, mēnesi, zvaigznes, un interesanti ir debesu debesis, jā, tātad visu visumu Dievs ir radījis, un arī šo pasauli, kur pats Dievs atrodās, jā, un kur eņģeļi atrodās, tātad pēc viņa pavēles tie ir radīti, tātad Dievu neviens nekad nav radījis, bet savukārt Dievs ir visu radījis, jā, arī šīs debesu būtnes, jā, šos eņģeļus. Skatāmies tālāk, Nehemijas 9. nodaļa 6. pantu. Tu vienīgais kungs esi veidojis debesis un debesu debesis, visu to pulku zemi un visu uz tās jūru un visu tajā. Visu tu dari dzīvu. Tev zemojas debesu pulki. Tātad atkal tāda paralēla, kā mēs iepriekš teicām, tad Dievs ir visa radītājs, viņš rada debesis, zemi, atkal debesu debesis, jā, tātad visu redzamo, neredzamo pasauli, Dievs ir visa radītājs un autors. Kolosiešiem 1. nodaļa 15. pantu. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, viss radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ir ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Jā, tā ir interesanti jau, kā parādās. Mēs zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs, jā, tātad Dievs tēvs, Dievs dēls, Dievs svētais gars, jā, it kā trīs, un tai pašā laikā viens. Atkal mums cilvēcīgi ļoti grūti saprast, kā ir trīs un viens, ja, tai pašā laikā, bet tā Dievs sev atklāja kā trīsvienīgo Dievu. Nu, lūk, un te ir rakstīts, jā, par Dievu dēlu, jā, ka viņš ir bijis pirms vēl pasaules radīšanas, jā, ka viņš arī ir piedalījies pie pasaules radīšanas, jā,
ka caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, virs zemes, redzamais un neredzamais. Jā, tātad gan šī garīgā valstība, kur ir Dievs, jā, kur ir eņģeļi, gan mūsu redzamā materiālā pasaule. Jā. Tātad Jēzus ņēma aktīvu dalību pie tā, pie pasaules radīšanas. Un, protams, ka viņš skaitās kā pirmdzimtais, jā, jo kā Jēzus Kristus, mēs zinām, viņš piedzima caur jauno Mariju, jā, tad viņš nāca uz zemes kā cilvēks, jā, bet Jēzus jau kā Dieva otrā no trīsvienības personām, jā, viņš ir bijis pie pasaules radīšanas. Skatāmies tālāk, 1. Mūzes, 1. nodaļa ar 1. pantu. Sākumā Dievs radījis debesis un zeme bija tukša, un tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Kas ir interesanti, ot mēs lasām no pašu Bībeles sākumu, ja, pirmo lapas pusi, ja, veco derību, kā viss sākās, ja, kā, sākumā Dievs radīja debesis un zemi, ja, un kas ir interesanti, ka zeme bija tukša, ja, tātad nebija nekādas radības uz zemes, mēs varam teikt, tuksnesis, jā. Un nebija gaismas, jā. Tumsa bija pār dzīlēm, jā. Un Dieva gars lidinājās, jā, pār ūdeņiem. Tātad ūdens bija, planēta Zeme bija, izplatījums bija, visums bija, bet interesanti, ka nebija gaismas. Ko no zinātnes viedokļa mēs varam teikt? Zinātne arī runā par kaut kādu matēriju, ja, un no kuras, kad šī pirmā matērija uzsprāga, ja, tad izveidojās jau mums zināmais visums ar šīm saulēm entajām, kas zvaigznes ir saules, ja, un parādījās gaisma. Ja. Tātad, un kas ir vēl interesants, ja, tāda atkāpīta, ka pašā sākumā mēs redzam 3 radīšanas stāstus, ja, tikko mēs nolasījām pirmo, ja, tad pirmajos 2 pantos atklājas pirmais radīšanas stāsts, pēc tam mēs lasīsim 2. radīšanas stāstu, un pēc tam mēs lasīsim 3. radīšanas stāstu, ja, kas ir interesanti no struktūras viedokļa, jo kaut kas līdzīgs ir ar atklāsmes grāmatu, arī, ka mēs lasam, liekas, ka jau viss beigas, ja, un tad atkal vēl viens jauns cēliens, ja, tur tā kā mēs piezūmējam šos beidzamo laiku notikumus, ja, un kaut kas līdzīgs arī šeit pie radīšanas stāsta, mēs redzēsim, ka šie notikumi tiek piezūmēti, mēs redzam no tūplāna, ja, 3. radīšanas stāstā īpaši tiks izcelts cilvēks, kā Dievs cilvēku radīja jau sīki, detalizēti aprakstīts. Lūk, un tātad šis 2. radīšanas stāsts jau sākās ar 3. pantu, ja, un Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma tapa, un Dievs redzēja gaismu, ka tā ir laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas, un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu viņš nosauca par nakti, un bija vakars, un bija rīts, viena diena. Ja, šai gadījumā es jau varētu teikt, ka ir noticis iespējams, ka šis Dievs teica, jā, lai top gaisma, jā, un iespējams, ka notiek šis sprādziens, jā, šī pirmā matērija uzsprāgst, iespējams, ka tā bija, jā, bet jebkurā gadījumā, jā, rodās šīs eksplozijas rezultātā gaisma, jā, rodās visums, galaktikas, jā, zvaigznes, tātad tas ir. Tā ir pirmā diena, ja, kad Dievs rada jau mums zināmo visumu. Ja. Skatāmies tālāk ar 6. pantu. Un Dievs teica, lai top debesjums starp ūdeņiem, un tas, lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs taisīja debesjumu un šķīra ūdeņus, kas zem debesjuma, no ūdeņiem, kas bija virs debesjuma, un tā ir. Un Dievs nosauca debesjumu par debesīm, un bija vakars, bija rīts, 2. diena. Un te ir interesanti, jā, tātad Dievs jau nākamā radīšanas dienā jau kaut ko veids citu, jā, tātad ir šis debesjums, jā, citiem vārdiem sakot, atmosfēra, debesis, Dievs rada šīs debesis, jā, šo atmosfēru, kas ir ap planētas Zem, lai dzīvību varētu nodrošināt, jā, lai būtu šī atmosfēra, debesis, jā, šis ūdens, lietus un tā tālāk, jā, tad 2. dienā Dievs to rada. Skatāmies tālāk ar 9. pantu, un Dievs teica, lai visu ūdeņu zem debesīm saplūst vienu vietu, ka top redzama sauszeme, un tā ir.
Un Dievs nosauca sauszemi par zemi, bet ūdeņu saplūdumu viņš nosauca par jūrām. Un Dievs redzēja, ka tā labi, un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi, stādi, kas briedina sēklu, un augļu koku, kas nes augļus, kam ir sēkla, katrs pēc sava veida, lai ir uz zemes. Un tā ir. Un zeme deva augus, stādus, kas briedina sēklu, katru pēc sava veida, un kokus, kas nes augļus, kuros ir sēkla, katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi, un bija vakars, un bija rīts, 3. diena. Tātad 3. dienā Dievs rada sauszemi, jā, tātad šie ūdeņi, visi, kas bija uz planētas Zemes, saplūst vienkopus, jā, izveidojot tādas lielus ūdens rezervārs, kas te apzīmēti ar vārdu jūras. Tālāk augi, jau uz sauszemes parādās augi, kas briedina sēklu, jā, tas nozīmē, ka viņi jau paši var sevi atražot, jau vairoties un tā tālāk, jā. Tā kā tā ir 3. diena, sauszeme, augi, jā, rodās. Skatāmies tālāk ar 14. pāntu. Un Dievs teica, lai debes jumā top gaismekļi, lai tie nošķir dienu no nakts, lai tie ir zīmes, kas rāda laiku mijas, dienas un gadus. Un lai gaismekļi debes jumā dod zemē gaismu, un tā ir. Un Dievs taisīja 2 lielus gaismekļus, lielāko gaismekli, kas valda pār dienu, un mazāko gaismekli, lai valda pār nakti, un zvaigznes. Un Dievs ielika tos debes jumā, lai dod zemē gaismu, un valda pār dienu un pār nakti, un lai nošķir gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja, ka tā labi, un bija vakars, bija rīts, 4. diena. Un te ir interesanti, jā. Mēs tā kā lasījām, ka 1. dienā Dievs radīja gaismu. Un te 4. dienā ir kaut kas līdzīgs, jā, atkal Dievs rada spīdekļus, jā. Dievs tātad rada sauli, mēnesi, zvaigznes, jā, un viņi ar mērķi ir kaut kādi, jā, lai mēs varētu noteikt dienas, mēnešus, gadus, lai varētu skaitīt. Un lai tie dod zemē gaismu. Kā tā var būt? Jā, mēs taču runājam, ka 1. dienā Dievs radīja, bija šī gaisma, jā, un tā tālāk. Nu tad tas savukārt mans skaidrojums ir tāds, ka 1. dienā bija iespējams šī eksplozija, jā, iespējams, ka šī pirmā matērija tika uzsprāga, jā, iespējams, ka tā bija, jā, tā tad radās visums, jā, visums, entās galaktikas, jūs zināt, cik kosmos ir milzīgs, jā. Un šeit 4. dienā Dievs rada Saules sistēmu, jā, tātad tas, kas ir mums vajadzīgs, planētai Zeme, kas ir vajadzīgs, jā, nu, tas ir varbūt mans skaidrojums, jā, kaut gan iepriekš mēs redzējām, ka tur ir kaut kas cits, jā, bet, nu, tas tā varētu būt, jā, tātad, bet, nu, fakts, jā, Dievs ir kā radītājs, jā, arī, teiksim, nav tik svarīgi arī šī varbūt secība perfektā, jā, bet svarīgi tā doma, jā, ka tas nav tā nejauši gadījies, jā, bet ka tam visam ir radītājs, jā, un ka Dievs ir šis radītājs, jā. Nu, skatāmies tālāk ar 20. pāntu. Un Dievs teica, lai ūdenī muģēt dzīvās būtnes, un pār zemi, lai lido putni zem debes jumta. Un Dievs radīja lielos zvērus un visas dzīvās būtnes, kas rāpo muģu ūdenī, katru pēc sava veida, un visus pārnājums putnus, katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs svētīja viņus sacīdams, augļoties un vairojieties un piepildiet ūdeņus jūrās, bet putni, lai vairojas virs zemes. Un bija vakars, bija rīts, 5. diena. Tātad interesanti ir, jā, kad tātad 5. dienā Dievs rada šos ūdens dzīvniekus, jā, tātad visus, kas dzīvo jūrās, jā, upēs, jā, tie ūdens dzīvnieki, jā, un putni, jā, tātad 2 šīs kategorijas dzīvnieku, jā, tātad Dievs rada, vēl nav nākamajā periodā Dievs radīs, jā, šajā 6. dienā Dievs radīs arī zemes zvērus, jā, kas uz sauszemes. Nu, lūk, un tātad lielos zvērus, jā, te ir iespējams arī šos dinozaurus, kas bija, jā, vaļus, jā, viss, kas ūdenī var dzīvot.
Un skatāmies tālāk ar 24. pantu. Un Dievs teica, lai rodas uz zemes dzīvās būtnes, katra pēc sava veida, lopi un rāpuļi un zemes zvēri, katrs pēc sava veida, un tā ir. Un Dievs taisīja zemes zvērus, katru pēc sava veida, un lopus, katru pēc sava veida, un visus, kas rāpo pa zemi, katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Ja, tātad šajā 6. dienā Dievs sāka radīt šos sauszemes zvērus, tātad rāpuļus, lopus, jā, visi šie dzīvnieki, kas dzīvo uz sauszemes. Jā. Un interesanti, ka arī šai 6. dienā jā, Dievs radīs cilvēku, jā, no to mēs līdz redzēsim. Ar 26. pantu turpinam, un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs un pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Jā, tātad šai 6. dienā tātad tiek radīti ne tikai šie sauszemes dzīvnieki, jā, bet kā radīšanas kronis ir cilvēks, jā, ko Dievs rada pēc sava tēla un savas līdzības, jā, un interesanti, ka te ir lietots daudzskaitlis, ka mēs redzam, ka trīsvienība ir iesaistīta, jā, tātad Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, jā, ir klātesoši pie radīšanas procesa, pie cilvēka radīšanas, un cilvēks ir pēc Dieva tēla, jā, tātad mēs esam adekvātnas būtnes Dievam, tātad Dievs rada cilvēku komunikācijā, jā, lai ar cilvēku var veidot attiecības, jā, tātad mēs nekur needzam Bībelē, ka Dievs ar dzīvniekiem veidot attiecības, kaut gan Dievs arī dzīvnieks ir radījis, bet Dievs veido attiecības ar cilvēku, ja? Un tad mēs esam viņam līdzīgi un viņš grib veidot ar mums attiecības, un kā mēs arī zinām, ka vēlāk pats Dievs kļūst par cilvēku, ja? Tad Jēzus Kristus, tad Dievs dēls kļūst par cilvēku, ja? Tas arī ir interesanti, ja? Un tad pēc Dieva tēla tiek radīts cilvēks, ja? Un te rakstīts gan vīrietis, gan sieviete ir pēc Dieva tēla. Un skatāmies tālāk ar 28. pantu. Un Dievs viņus svētīja un teica, augļoties un vairoties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrām, putniem debesīs un pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi. Ja, tātad Dieva šī pavēle bija, lai viņi augļojas un vairojās. Ja. Tātad nevarētu būt tāda problēma kā seksuāls grēks, kā Ādams pārgulēja rievu, un tas bija tas grēks, ko viņi izdarīja. Ja. Kur Dievs saka, augļoties un vairojieties, piepildiet zemi. Ja. Gluži otrādāk, Dievs saka, dariet to, piepildiet zemi, lai jums dzimst šie pēcnācēji, ja, lai jūs vairojaties. Un tas ir tas pats, ko Dievs saka arī šiem dzīvniekiem, augļoties un vairoties, tā kā nekas slikts tajā nav, Dievs to ir tā radījis. Otra lieta, ko Dievs saka, pakļaujiet to, ja. Tagad pakļaujiet zemi, valdiet pār zivīm, pār putniem, ja, pār rāpuļiem, ja, tā kā ir cilvēks ir radīšanas kronis, ja viņš ir radīts, lai valdītu pār visu zemi. Un skatāmies tālāk ar 29. pantu, un Dievs teica, redz, es jums dodu visus stādus, kas briedina sēklu, kas ir uz zemes, un visus kokus, kuru augļi briedina sēklu. Tie ir jūsu ēdamais. Ja, tā tad ir šie stādi, ja, kas briedina sēklu, koki, ja, augļi, ja, citiem vārdiem sakot, cilvēki ir tik aicināti ēst ja, šos augļus, šos dārzeņus, ja, nebija tāda lieta kā gaļēšana, nu, gaļētāji tāda nebija, ja, sākumā, ja, tas bija pēc grēkā krišanas, ja, parādījās slepkavības, kā viens brālis nokā otru, ja, un kad cilvēks sāk arī slepkot dzīvniekus un ēst un tā tālāk, ja, bet pirms tam tas nebija, ja, tātad bija konkrēti tātad augļi, dārzeņi, ja, ko cilvēks var lietot uzturā. Un 30. pants, un visiem zemes zvēriem un debesu putniem, un visiem, kas rāpo pa zemi, kam dzīvības sāp, lai ir par barību visādi zaļoksni stādi, un tā ir. Tātad visiem dzīvniekiem, zvēriem, ja, Dievs dod par ēdienu, ja, te rakstīts zaļoksni stādi, ja, tātad visi bija zālēdāji, ja nebija gaļēdāji, un
dzīvnieku no tā pārtika, viss bija kārtībā, jā, nav kā mūsdienās, jā, kad dzīvnieks ēd dzīvnieku, šie gaļādāji parādījās, tas viss pēc grēkā krišanas, jā, ka šī pasaule samaitājās, ka šai pasaulē ienāca ļaunums, arī dzīvnieku un cilvēku daba mainījās. Un 31. pants, un Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, viss bija ļoti labi. Un bija vakars un rīts 6. diena. Ja? Tātad 6. diena ļoti mēs redzam, kā gan Dievs rada šos dzīvniekus, ja? Sauszemes dzīvnieks, gan cilvēku, gan Dievs paskaidro, ko var ēst, ko nevar ēst. Un skatāmies 1. Mūzes 2. nodaļa 1. pāns. Un tika pabeigts debesis un zem un visu to pulki. Un 7. dienā Dievs pabeidz savu darbu, ko bija darījis, un 7. dienā viņš mitējās no visa savu darbu, ko bija darījis. Un 7. dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa savu darbu, ko bija darījis radīdams. Šis ir debesis un zemes paudzes dienā, kad tās tika radītas. Tātad Dievs ar to beidzās šis otrais radīšanas stāsts, ja tūlīt mēs lasīsim šo 3. Bet fakts tāds, ka 6 dienās Dievs rada šo pasauli, 7. dienā viņš atpūšās, ja, viņš to pasludina par svētu dienu, ja, un atcerēsimies šo ciklu, ko jau mēs runājam iepriekšējās tiešraides, ja, šo 6 dienu ciklu, un 7. ir Dieva atpūtas diena, un mēs zinām, ka skatoties pēc Bībeles, jā, civilizācija ir aptuveni 6000 gadi, jā, un šis laikmets, jaunās derības laikmets iet uz beigām, jā, un mēs zinām, ka 1000 gadi kā viena diena kā 1000 gadi Dievam, jā, tātad pēc Dieva pulksteņa 6. diena iet uz beigām, jā, un drīz sāksies 7. diena. Tas būs jauns laikmets cilvēks vēsturē, jā, tas būs šī 7. diena, kad Dievs atpūtās, ja, šī svētā diena, ja, tad būs Jēzus Kristus otrā atnākšana, ja, un viņš valdīs uz zemes 1000 gadi, ja, un vēlāk es jums pastāstīšu, kas tur būs ļoti interesants pārmaiņas un izmaiņas, ja, kas ļoti līdzināsies tai sākotnējai versijai, kad Dievs radīja dzīvniekus un cilvēkus, un kāds būs tās savstarpējās attiecības. Labi, skatāmies šo 3. radīšanas stāstu ar 4. pantu. Kad kungs Dievs taisīja zemi un debesis, un zemes vēl nebija nekādu lauku krūmāju, un lauku stādi vēl nebija sazēluši, jo kungs Dievs vēl nebija licis līt pār zemi, un vēl nebija cilvēka, kas zemi apstrādātu. Jā, tātad atkal šī trešo reizi, jā, kaut kas jau tiks akcentēts vairāk tiks atkal akcentēts cilvēks, mēs redzēsim, jā, uz ko akcenti. Jā, tātad sākumā ir, jā, šis zeme un debesis, kad Dievs rada, jā, un nav šo lauku krūmāju, nav stādu, jā, nav lietus, jā, un cilvēks vēl nav, jā, tātad kaut kas ir un kaut kas nav. Ar 6. pantu turpinam, un no zemes pacēlās migla un padzirdīja visu zemes virsmu. Un kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūt viņu nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Ja? Tātad šai 3. radīšanas stāstā akcents būs uz šo cilvēku, kas ir pēc Dieva tēla un līdzības jau detalizēti tiek aprakstīts, ko Dievs dara, kad cilvēks kļūst par dzīvu. Ja? Tātad mēs redzam šo, kad Dievs izveido tātad no zemes pīšļiem, tātad no zemes elementiem cilvēku ķermeni, jā, un Dievs iepūš, jā, iepūš šajā cilvēka nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļūst par dzīvu būtni. Jā, tātad, ja vienkārši, neko tādu mēs neredzam pie dzīvniekiem, lai Dievs darītu, vienkārši Dievs veidoja tur no zemes šos dzīvniekus, jā, vai pat teica tikai, lai top un tapa, jā, un jebkurā gadījumā mēs neredzam, ka Dievs kaut ko pūst uz dzīvniekiem, jā, tātad mēs redzam kaut ko atšķirīgu no visiem dzīvniekiem, ka cilvēks ne tikai tiek Dieva roku izveidots, bet ka tiek iepūsts viņā šī dzīvības dvaša, kas nāk no Dieva, jā, un es domāju, ka tā ir tā dvēsele, kas ir mūsu šī nemirstīgā daļa, jā, un tad cilvēks atdzīvojās, viņš kļūst par dzīvu.
Un skatāmies tālāk ar 8. pantu. Un kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no ēdens un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Ja, tātad Dievs rada šo vidi, kur pirmajiem cilvēkiem dzīvot, ja, tātad konkrēti sākumā ir viens, tātad vīrietis, ja, vēlāk mēs redzēsim, kad Ādams, ja, viņu sauc. Tātad, un viņu ievieto šeit dārzā, ja, Dieva izveidotā dārzā, kas ir austrumos no ēdenes. Un skatāmies ar 9. pantu, un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai. Un dārza vidū bija dzīvības koks un labu un ļaunu atzīšanas koks. Ja, tātad šeit dārzā, ēdenes dārzā ir koki, ja, tātad augļu koki, ja, no kuriem var ņemt un ēst, ja, un te rakstīts, ka viņi bija tīkami skatām, tā kā bija patīkami uz viņiem skatīties un labi ēšanai, tātad arī garšīgi šie augļi bija, tos varēja ēst, lietot, ja, tātad viņi bija daudz šie koki, viņi bija dažādi, bet dārza vidū bija divi atšķirīgi koki, ja, tātad viens bija dzīvības koks, ja, vēlāk jau mēs šodien neapskatīsim šo tēmu, ja, bet ja cilvēks ēst no šī dzīves koka, viņš dzīvotu mūžīgi šeit uz zemes. Bet mēs neredzam Dieva aizliegumu, Dievs neaizliedz ēst no šī dzīvības koka, un arī mēs neredzam, ka cilvēks to darītu, ka viņš ņemt no šī dzīvības koka, mēs to neredzam. Bet aizliegums ir no labu un ļaunu atzīšanas koka ēst, tālāk mēs redzēsim šo aizliegumu, ja, jo būs tam sekos nāve, ja, Dievs saka, tu mirdams mirsi. Ja. Tātad atcerēsimies šo struktūru. Pirmais cilvēks ir dārzā, ir šie entie, skaistie, kārdinošie koki, no kā viņš var ēst, un dārza vidū ir divi koki, viens no kura viņš var ēst, dzīvības koks, un otrs labu un ļaunu atzīšanas koks, no kura viņš nedrīkst ēst. Skatāmies tālāk, 10. pantu. No ēdens izplūda upe, lai dzirdinātu dārzu. Tur tā dalījās 4 straumēs. Pirmās vārds ir Pīšona, tā apvīja visu Havīlu zemi. Tur ir zelts. Tās zemes zelts ir labs. Tur ir belīs un oniks. Otrs upes vārds ir Gihona, tā apvīja visu Kūšas zemi. Trešās upes vārds ir Hidakela. Tā tek no Asīrijas uz austrumiem. Un 4. upe ir Perāta. Ja, tātad no šī ēdenes dārza, kurā atrod šis pirmais cilvēks, ja, tātad vīrietis, izplūst 4 upes, ja, un mēs redzam, tajās upēs ir zelts, ja, un Dievs saka, ka tas zelts ir labs, ja, un mēs zinām, ka zelts ir tāds metāls, kas nebojājās. Un tur arī ir šis bdelīs, ja, bdelīs ir tādi aromātiski sveķi, ja, smaržas, mēs varam teikt tā, kad viņi līdzīgi mirrē. Un bija šie oniksi vēl, kas senatnē tika uzskatīti par ļoti vērtīgu dārgakmeni, ja, izmantoti augstā priestara svētajā tērpā uz efoda. Ja, tātad Dievs rada arī šos dārgakmeņus. Un mēs redzam šīs 4 upes, ja, un ar šiem nosaukumiem, kas mums neko neizsaka, ja, bet no šīm 4 upēm 2 mēs varam atšifrēt, kas tās ir. Tātad, Hidakela ir Tigra, ja, kas ir Turcijas austrumos, saplūst ar Eifratu, veidot Šatela Arabas upi, kas ietek Persijas līcī. Ja, tātad mēs varam šo Hidakelu identificēt kā Tigru, un mēs varam identificēt arī Perātu, ja, kas ir Eifrāta. Ja, mēs zinām, ka pie šīs Eifrātas upes būs 3. pasaules karš, ja, ka tur ir šie 4 eņģeļi, kas sagatavot uz noteiktu stundu, dienu, mēnesi un gadu, ja, kas tiks atbrīvot, lai nokautu trešdaļu cilvēces. Ja. Nu, lūk, un līdz ar to mums ir kaut kāda orientieri, ja, un mēs varam apmēram mēģināt saprast, kur tad atradās šis pirmais, šis ēdenes dārs, kurā ģeogrāfiskā vietā, ja, un šīs 2 upes, viņas uzvedina, ka tas varētu būt tuvējos austrumos, ja, tātad ēdenes dārs mūsdienās varētu būt Mezopotāmijas reģionā, tas ir Irākas ziemeļrietumu vai Turcijas Irākas robeža. Tātad precīza valsts nav nosakāma, ja, tāpat tā kā mēs 2 upes nezinām, 2 zinām,
Bet Irāka bieži tiek uzskatīta par visiespējamāko kandidātu, jā. Tātad Irākas teritorija, jā. Tātad tā ir viena no šīm valstīm, jā, kur būs šis Eifrates upes reģions, ja šis 3. pasaules karš, par ko mēs runājam, jā, tātad tur kaut kur varētu būt šis, kādreiz bija šis ēdens dārs. Skatāmies tālāk ar 15. pantu. Un kungs Dievs ņēma cilvēku un iemetināja viņu ēdens dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Un kungs Dievs pavēlēja cilvēkam ēd no visiem dārza kokiem, bet no labo ļauna atzīšanas koka neēd. Jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirsi. Ja? Tātad mēs redzam vēlreiz, tiek atgādināts, ja, ka šis pirmais cilvēks, tātad vīrietis, dzīvo šajā ēdenes dārzā, un viņam Dievs pavēl sargāt. Ja? Interesanti, kā vajadzētu sargāt, ja? Bet Dievs tā pavēl sargāt, un īstenībā mēs zinām, no kā vajadzēja viņam sargāt, ja? No tās čūskas, kas pēc tam nāks un kārdinās, ja? Pārkāp šo Dieva aizliegumu, tad viņa uzdevums bija sargāt, un otrs uzdevums šim pirmajam cilvēkam, vīrietim, bija apstrādāt šo zemi, ja? Apstrādāt šo dārzu. Atkal Dievs saka, Dievs pat pavēl cilvēkam ēd no visiem dārza kokiem. Ēd, Dievs saka, ēd, redz, pasties, cik daudz dažādu koku ēd no tiem. Bet otrs, jā, šis vienīgais aizliegums, kas ir šā ideālā vidē, šajā ēdenes dārzā, bet no labu un ļaunu atzīšanas koka neēd. Jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirsi. Jā. Tad vienīgais aizliegums ēdenes dārzā ir šis labu un ļaunu atzīšanas koks. Jo ja šis koks nebūtu labu un ļaunu atzīšanas koks, cilvēkam nebūtu izvēles iespējas, viņš būtu šai ideālajā vidē, viņš būtu attiecībās ar Dievu, bet viņam nebūtu nekādas alternatīvas. Šis labu un ļaunu atzīšanas koks bija vajadzīgs, jo līdz ar to cilvēkam bija brīvā griba, tāpat kā eņģeļiem ir brīvā griba vai nu paklausīt Dievam vai ne, tāpat arī brīvā griba bija šiem cilvēkiem, jā, vai uzticēties šim Dieva aizliegumam un neēst no šī labu un ļaunu atzīšanas koka vai neuzticēties. Jā. Tātad tur ir zinām funkcija bija šim labu un ļaunu atzīšanas kokam. Un skatāmies tālāk ar 18. pantu. Un kungs Dievs teica, nav labi būt cilvēkam vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās. Ja? Tātad Dievs sola, ja, ka šim pirmam cilvēkam, šim vīrietim, Dievs dos palīgu. Kas ir interesanti, ja, ka tālāk seko nevis sievietes radīšana, bet kaut kas cits, skatāmies ar 19. pantu. Un kungs Dievs veidoja no zemes visādas lauku zvērus un visādas debesu putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauc dzīvās būtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debesu putniem un visiem lauku zvēriem. Bet nebija cilvēkam palīgi, kas tam būtu līdzās. Ja? Tātad mēs redzam, ka Dievs rakstīts veido, nu, principā viņš jau bija izveidojis šos dzīvniekus, ja, bet cilvēki, šī pirmā vīrieša uzdevums bija dot šiem zvēriem, šiem entīm zvēriem vārdus, ja, tas bija tāds ļoti intelektuāls darbs, ja, un viņam vajadzēja būt radošam un izdomāt, un kā šis pirmais cilvēks nosauc šos vārdus, tā arī šie dzīvnieki jau vēlāk tika saukti. Un atkal nonāk pie šī atziņas, ja, kad cilvēkam nav palīgi, ja, kad viņam ka vajadzīgs kāds līdzās. Un skatāmies tālāk ar 21. pantu. Tad kungs Dievs lika, lai dziļš miegs krīt pār cilvēku, un tas iemīga. Tad viņš ņēma vienu no viņa ribas un to vietu aizdarīja ar miesu. Un no ribas, ko viņš bija ņēmis no cilvēka, kungs Dievs darināja sievieti un atved viņu pie cilvēka. Jā, tā tad pirmais tika radīts šis Ādams, vīrietis, tad Dievs liek pār viņu. Un mēs redzam, kaut kāds ir laiks, ka viņš dzīvo bez šīs sievas, jā, bez šīs sievietes. Un viņam ir šīs attiecības ar Dievu, jā, un viņš piedalās šajā radošajā procesā, dod šiem dzīvniekam vārdus, un mēs nezinām, varbūt tie bija gadu 10, gadu 100, kas pagāja, mēs nezinām, cik ilgs laiks, jā, bet fakts, ka tās nebija 5 minūtes vai dažas dienas. Tas bija diezgan krietnes laiks, jā, kas pagāja, jā,
Bet arī dabā, es domāju, ka Ādams redzēja, kad ir dzīvnieki pa pāriem, ir tēviņi, ir mātītes, jā, un viņš arī ilgojās pēc kāda, kas viņam atbilstu, jā, bet nebija neviena. Un tādēļ Dievs rada viņam šo palīgu, jā, šo sievieti, jā, mēs redzam, ka Dievs uzsūta viņam miegu Ādamam, jā, tad viņš aizmieg, jā, izņem viņu ribu, jā, un no ribas viņš izveido šo sievieti, jā, un pieved viņu pie šī pirmā vīrieša, pie Ādama. Skatāmies tālāk, 23. pantu. Un cilvēks teica, šī kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, tāpēc, lai to sauc par sievu, jo no vīra tā ir ņemta. Jā, tātad Ādamam viņš bija sajūsmā par to, ko Dievs radīja, jā, un viņš to saikni ar šo pirmo sievieti sajūt kā ļoti ciešu, jā, jo tā arī bija, tā bija daļa no viņa ķermeņa, jā, no viņa ribas, tā taisīt šī sieviete. Nevēl viņš saka, šī kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, jā. Nu, lūk, skatāmies tālāk ar 24. pāntu. Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa. Un viņi abi bija kaili, vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. Jā, tā tad ir šis pamatojums, jā, ka šī saiknes starp vīru un sievu ir tik cieša, jā, kad viņi pamet savu vecāku līgzdu, jā, tātad aiziet no vecākiem, jā, un pieķerās viens otrā, jā, kļūstot par vienu miesu. Un vēl kas ir interesanti, jā, ka viņi bija kaili, jā, bet viņi nekautrējās viens no otra, jā, nedomā, ka tas kaut kā būtu jākautrējās. Un ko pēc tam mēs redzam pēc grēkā krišanas, viņi sāk kaunēties no tā, ka viņi bija pliki, jā, tad jau tika izmainīta viņu šī daba, jā, viņi jau sāka kaut kādu kompleksu parādījies, vainas apziņu un tā tālāk, jā. Un, kas ir interesanti, jā, kad, nu, tas bija tas līdz grēkā krišanai, jā, un tad mēs zinām, kad Ādams un Ieva ņēma no labu ļaunu atzīšanas koka, ļaunums ienāca šajā pasaulē, kritušais eņģelis, sātans, jeb Lucifers iegūst šo varu pār zemi, jā, un ienāca slimības, ienāca nāve, un Dievs teica, ka tu mirdams mirs, ienāca šī garīgā nāve, cilvēks sāka vairīties, baidīties no Dieva, arī fiziski sāka novecot. Un pastīsimies, jā, tad tas ir 700 gadi pirms vēl Jēzus Kristus dzimšanas, jā, pravietis Jesaja, tāda vecā derībā, tad 700 gadus pirms Jēzus Kristus dzimšanas viņš raksta. Nāks dzimums no Išaja cām un atvesa kuplos no viņa saknes, dusēs pār viņu kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un kunga bijība. Kunga bijība būs viņa tikums. Viņš nespriedīs pēc tā, ko acīm redzējis, viņš nelems pēc tā, ko ausīm dzirdējis. Jā, tātad būs kāds no Išaja saknes. Mēs zinām, ka Jēzus Kristus radu rakstos ir šis Išaja. Un kunga gars, tātad svētais gars, mēs zinām, ka bija pār Jēzu Kristu un vispārējais te atbilst, jā, un ka viņš spriedīs taisnu tiesu, jā, tātad tas ir rakstīts 700 gadi pirms Jēzus Kristus piedzimšanas uz zemes. Bet kas ir interesanti, te neiet runa par Jēzus Kristus pirmo atnākšanu, te iet runa par Jēzus Kristus otro atnākšanu, ja, kas vēl mums ir priekšā, kas principā tās nav aiz kalniem, nebūs jāgaida 1000 gadi. Ja. Mēs zinām, ka pēc miera līguma parakstīšanas 7 gadi un nāk Jēzus Kristus, jā, bet jābūt šim īpašajam miera līgumam, kā rezultātā 3. templis tiek Izrēlā uz tempļa kalna celts, jā. Un tad pēc 7 gadiem nāk Jēzus Kristus, par to mēs daudz esam runājuši, kā tas būs, un 7 gadus vidū, mēs zinām, būs šī globālā valdība ar globālo līderi, globālo reliģiju un tā tālāk, par to mēs esam daudz runājuši, bet, pievērsīsimies, ja kādi būs šie
1000 gadu, kad Jēzus Kristus atnāks, ja kā viss mainīsies, ja kā viņš valdīs. Tātad turpinam ar 4. pantu. Taisnībā viņš pār nabagiem spriedīs un godīgi lems pār visu zemi. Ar savu muti zizli viņš sitīs zemi, ar savu lūpu dvēsmu viņš nonāvēs ļaundarus. Taisnība būs josta ap viņu krustiem, un ticība būs viņu gurnu josta. Jā, tātad, kad Jēzus Kristus otrais atnāks, viņš taisnīgi valdīs pār zemi tā, kā vēl neviens pasaules vēsturē nav to izdarījis. Viņš parādīs tādu ekscelentu piemēru, un mēs atceramies, ka arī pats vēlns, Sātans, tiks sagūstīts, ja, un uz 1000 gadiem viņš nevarēs darboties, ja, un planēta Zeme zels un plauks, ja, mainīsies arī cilvēka attieksme, ja, pret Dievu, vienam pret otru, pret dabu. Un mēs redzam, ka viņš valdīs, būs šis godīgums, ja, un arī šī vara, ja, un rakstīts, ar lūpu dvēsmu viņš nolāvēs ļaundarus, ja, Jēzus Kristus. Ja mēs zinām, kad viņš, Jēzus Kristus otrais nāks, tā būs, kur sāksies šī Armagedonas kauja pie Megido līdzinumā, viņa būs, ja, ka pret Izraelu būs visas pasaules valstis, ja, nu, šī koalīcija 10 valstu, ja, uzbruks, ja Izraela cietīs zaudējumus, atkāpsies līdz Jeruzalemē, un tad Jēzus Kristus otrais nāks, un viņš nāks ar saviem svētajiem, ar tiem, kas viņam tic. Pirms tam būs ticīgo cilvēku augšām celšanās, pārējo ticīgo cilvēku paraušana, tā kā Jēzus Kristus kopā jau ar ticīgiem cilvēkiem nāks uz šo Armagedonas kauju. Un tur rakstīts, ka no viņa mutes izies zobens, apus griezīts, kas nogalinās visus viņa pretiniekus. Un te kaut kas līdzīgs. Ar savu lūpu dvēsmu viņš nonāvēs ļaundarus. Ja? Es domāju, ka pēc tam vairs tādas epizodes es neredzu, kur būtu vajadzība, ja? Bet šeit Armagedonas kaujā kritīs visi tie, kas būs pret Izraelu, viņi ies bojā. Nu, lūk, un kā mainīsies daba, ar 6. pantu mēs redzam. Vilks mitīs kopā ar jēru, pantera kopā ar kazlēnu gulēs, tele, lauvēns un nobarots vērsis blakus, mazs zēns tos ganīs. Gūs ganīsies kopā ar lāci, kopā tiem mazuļi gulšņās. Lauva ēdīs salmus kā vērsis, zīdainis kaitēsies pie odzes salas un čūsku midzenī bāzīs roku. Jā, mēs redzam šos dzīvniekus, kas mūsdienās viens otru nogalina, ēd, jā, rakstīts, ka vilks būs kopā ar jēru, pantēra kazlēnu, lauvēns ar vērsi, ja, un maz bērns tur būs, ja, un nevienu nēdīs. Govs būs kopā ar lāci, ja, un mazuļi tur spēlēsies, ja, gan govs, gan lāču mazuļi, nevienu nēdīs. Un dzīvnieki kļūs atkal par zālētājiem, kā sākumā Dievs to, kad radīja šos dzīvniekus, viņš teica, ka viss zaļā tur zāle, ja, lai ir par ēdienu. Rakstīt, lauva ēdīs salmus kā vērsis, nebūs vairs gaļēdājumi. Un šis zīdainis, šis bērns, ja, spēlēsies pie odzes salas, ja, un midzenī bāzīs roku, čūsku midzenī un čūsku nekodīs. Ja, un mēs redzam, ka dzīvnieku daba būs tāda, kā Dievs to radīs sākotnēji. Tas būs 1000 gadu miera valstī. Un skatāmies tālāk ar 9. pantu. Neviens nedarīs ļaunu, nepostīs neko manā svētajā kalnā, jo zem būs pārpilna kunga atziņas, kā ūdens uz jūru tā plūdīs. Tā būs tajā dienā. Išai sakne kļūs par karogu tautām, un tautas meklēs viņu, un būs viņa miervieta godā. Tātad cilvēki vairs nedarīs ļaunu, un neviens nedarīs ļaunu. Jā, tā rakstīts. Zem būs pārpilna kunga atziņas. Tad viss ticēs Dievam, jā, viss būs jauki, jā, un Išai sakne kļūs par karogu tautām, jā, tad viss fanos par Jēzu, jā, un tautas meklēs viņu, tātad meklēs Jēzu, viņš dzīvos Jeruzalemē, jā, tad gribēs iet un gribēs pienest godu un slavu, jā, un tā kā Jēzus būs viss centrā, ja, un viss būs labi, ja, mēs zinām, 1000 gadu valdīs miers un saticība, līdz pēc 1000 gadiem mēs zinām, kā tiks atbrīvots Sātans, viņš ies pievilt, ja, šīs tautas, kas 1000 gadu laikā
savairosies, ja šis Gogs un Magogs, par ko mēs pagājušais runājām, kur rakstīts, ka cilvēki būs kā jūras smiltis, ja, un viņi ies uzbrukumā, ja, tad vēlns pārliecinās, ka vajag gāzt šo valdību, ja, uztaisīt revolūciju, ja, uz zemes, ja, un daudz cilvēku uzķersies, ja, un ies šai kara darbībā pret Jēzu, pret Jeruzālemi, ja, un tā rakstīts, ka uguns kritīs no debesīm, ja. Nu, iespējams, ka tas ir tas brīdis, kā planēta Zeme ies bojā, ja, un Dievs radīs, pa cik mēs šodien runājam par radītāju, ka Dievs radīs jaunas debesis, jaunu visumu, jaunu planētu Zemi, un pastīsimies, kā tas būs. Atklāsmes grāmata 21. nodaļa 1. pāntu. Un es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas un jūras vairs nebija. Ja, tātad Dievs rāda Jānim, ja, Jāņa atklāsmes grāmatas autoram, ja, šo jauno planētu Zemi, jauno visumu. Ja, un te ir paskaidrots, ja, ka pirmās debesis būs zudušas, ja, un zeme un debesis un jūras vairs nebūs. Un skatāmies tālāk ar 2. pantu. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dievu, kā līgavu sapos un izrotātu savam vīram. Ja, tātad šī debesu valstība, vieta, kur dzīvo Dievs, nonāks virs jaunradītās zemes, un Dievs dzīvos ar cilvēkiem, ar ticīgajiem cilvēkiem šeit uz planētas Zemi mūžu mūžos. Skatāmies tālāk ar 3. pantu. Es dzirdēju varanu balsi atskanam no troņa, redz Dievu mājoklis pie cilvēkiem. Un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Ja, tātad Dieva mājoklis pie cilvēkiem, šī debesu Jeruzāleme, ja, kas nolaidīsies virs zemes. Tātad tā ir Dieva mājvieta, ja, tad Dievs dzīvos uz zemes kopā ar cilvēkiem mūžu mūžos. Un ar 4. pantu rakstīts, ka Dievs noslausīs visas asaras no viņa acīm, un nāvis vairs nebūs, nec bēda, nec vaima, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redz, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess. Ja, tātad viņš aicina Jāni to visu, ko viņš redz, pierakstīt, ja, izsūtīt šīm 7 draudzēm, kas bija, ka Jāņa atklāsmes grāmata visdrīzāk bija imperatora Nerona laikā, kad bija kristiešu vajāšanas, ja, tika sarakstīta, ka Dievs parādīja Jānim visus šos nākotnes notikumus, ja, un tagadnes aktualitātes, un lika izsūtīt šīm 7 draudzēm. Ja, un viņš to pierakstīja, un tas tika nosūtīts un nonāca līdz mūsdienām. Tātad ja Dievs saka, ka nebūs vairs asaras, nāvis vairs nebūs, nebūs vaimanas, nebūs sāpes. Un tad Dievs saka, redz, es visu daru jaunu. Ja, tātad Dievs visu būs radījis jaunu, jauna planēta, Zeme, jauns visums. Un pirms tam būs šī pastarā tiesa, ja, kur visi cilvēki tiks augšām celti, stāsies Dievu priekšā un Dievs tiesās pēc viņu darbiem. Un attaisnot būs tikai tie, kuru vārdi būs rakstīti dzīvības grāmatā, ja tos Dievs attaisnos, tātad tie, kur šīs zemes dzīves laikā būs pieņemuši Jēzu Kristu par savu kungu, kuru būs veidojuši attiecības ar Dievu, ja, jo vienīgā vieta, kur mēs varam neticēt Dievam, tas ir šeit uz zemes, ja, mēs varam pasmīkņāt vai pasmieties par Dievu, jā, bet mēs, kad lasam, kas notiek debesīs, ka tur pielūdz Dievu, jā, visas debesu radības, jā, gan eņģeļi, gan tie cilvēki, kas tur ir debesīs, jā, viņi pienes godu vecajai, jā, un tā tālāk, ka tur tā neviens nešaubās par Dievu. Un skatāmies Romiešiem 1. nodaļa 19. pāns, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Pats Dievs viņiem to parāda. Bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas, tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Ja? Tātad, kad cilvēki redz šo planētu Zemi, redz dažādus gada laikus, redz saulrietu, redz saules ausmu, ja? Un tas viss norāda uz autoru, jā, jo, tāpat vien tas viss rasties nevar, tā varbūtība ir tāda,
ja no visām pasaules elementāru daļiņām, ja, mums vajadzētu atrast kaut kādu tur vienu elektronu, apmēram tā matemātiskā attiecība, ja mēs paņemam visumu, visas elementāru daļiņas, kas ir visumā, un tā varbūtība, kad šāda pasaule tāpat būtu radusies, kāda viņa ir tāda, ka mums vajadzēs starp visiem šīm elementāru daļiņām atrast konkrētu elementāru daļiņu un vēl kaut kādu daļiņu no elementāru daļiņas, elektronu vai kaut ko tādu. Nu, lūk, tā kā mēs saprotam, jā, kad ir radītājs, jā, un arī daudz zinātnieku pētot, jā, gan dzīvniekus, gan visumu un tālāk, viņi nonāk pie secinājuma, kad šim visumam, jā, ir autors, jā, un nu, te raksts Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, jā, tātad Dieva spēku mēs varam redzēt, tas ir apkārt, kas mums radīts, tajā atklājas Dieva spēks, jā, tātad raksts tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties, tā kā cilvēki nevar teikt, Dieva nav, jo viņi dzīvo šai pasaulē, kas norāda uz Dievu. Nu, lūk, tā kā es saku, tas vienīgais posms, kur mēs varam šaubīties un neticēt, tas ir šeit uz zemes, jā, bet uz šīs zemes ir daudz liecinieku, kas liecina, ka Dievs ir reāls, jā. Viens no šiem lieciniekiem esmu es, kas ir savā dzīvē piedzīvojis, jā, kā ir dzīve bez Dieva, kā ir dzīve ar Dievu, jā, kā ir kaut kāds mērķis, jā, ir kaut kāda virzība, un ir kaut kāda dzīves jēga, jā, jo tādēļ Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, ja, kas par mums grēciniekiem ir, ja, jo Bībelē saka, ka mēs visi esam vainīgi Dieva priekšā, mēs visi esam sagrēkojuši, ja, un tādēļ Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, tātad pats Dievs kļuva par cilvēku, nodzīvo šo perfekto dzīvi un pieņem lēmumu par mums samaksāt izpirkumu maksu, ja, lai ik viens cilvēks, kas tic, lai viņš tiktu attaisnots, ja tāds ir tas mērķis, ka Dievs var attaisnot tikai tos, kas tic uz viņu, kas tic uz Jēzus Kristus upuri, uz to, ko Jēzus pie krusta ir izdarījis. Bet tas nenotiek automātiski, mums ir ticībā tas jāpieņem. Bībelē teiks, ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu Kristu par savu kungu, tu tiksi glābts. Tātad tev ir jānotic šai vēstī, un tas ir jāpieņem. Un arī pēc tam ikdienā jāveido attiecības ar Dievu. Tā kā es teikšu priekšā īsu lūkšanu, ja tu gribi spērt šo pirmo soli pretī Dievam, tu vari kopā ar mani lūgt Dievu, pateikt viņam šo lūkšanu un ticībā pieņemt Jēzu Kristu kā savu kungu. Saki tā, Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu, Dievs, piedod visus manus grēkus. Es lūdzu, Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī. Esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi, Jēzus vārdā. Amen. Nu, lūk, varbūt tie daži teikumi, jā, nedaudz vārdu, bet tas ir svarīgi to izdarīt, jā, jo ir šī redzamā pasaule un neredzamā pasaule, jā, un tā, ka tu ticībā Dievam pasaki šo lūkšanu, neredzamā pasaule uz to reaģē, Dievs uz to reaģē, ja, un tu vari piedzīvot šo, ko Bībelē sauc par jaunpiedzimšanu, iegūt šo jauno identitāti Jēzu Kristu, ka tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. Un nākamais solis ir šī ūdens kristība, ja, ko ar draudzē, baznīcā, ja, spēt šo nākamo soli un pieņem šo ūdens kristību, kas simbolizē, ka tas vecais cilvēks mirst, un jaunais ceļās augšā, jaunai dzīvei. Jā, tātad ūdens kristība arī ļoti svarīgs, nākamais posms, jā, bet es gribu pateikt, ka mums Dieva mērķis radot cilvēku bija veidot attiecības, jā, un mēs arī šodien runājām, ja, ka Dievs deva cilvēkam iespēju nosaukt dzīvniekus vārdā, un kā cilvēks nosauc, tā arī tie dzīvnieki pēc tam tika saukti, ja, tātad bija šī komunikācija starp Dievu un cilvēkiem, pirmiem cilvēkiem, un Dievs to grib, ja, tādēļ mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, lai ar viņu veido šīs attiecības. Nu, lūk, un tad, kad pirmie cilvēki sagrēkoja, ja, cilvēks tika šķirts no Dieva, ja, tad cilvēks sāka baidīties no Dieva,
Un vajadzēja Dievam atrast veidu, kā atjaunot šīs attiecības. Ja? Un Dievs uzreiz teica, ka no sievas dzimuma būs kāds, kas sadragās čūskai galvu. Ja? Tātad tas bija pravietojums par Jēzu Kristu. Un tā tas arī ir. Ja? Tātad, kad mēs pieņemam Jēzu par savu kungu, mēs sākam veidot attiecības ar Dievu. Ja mēs atgūstam to, ko Ādams un Ieva bija zaudējis. Ja? Un tādēļ es iesaku ikdienas atrast Dievam kādas 5 vai 10 minūtes un veidot attiecības ar viņu. Ja? Protams, ka var arī vairāk, ja? Bet tas starts būtu kaut kur 5 vai 10 minūtes, ja? Bet katru dienu. Un sākt varbūt ar lūkšanu. Ja? Lūkšana ir saruna ar Dievu, ka tie vārdi, kas ir tavā sirdī, tos tu izsaki Dievam. Un lasīt Bībeli, jā, sākt varbūt tieši ar Bībeles 2. daļu, ar jauno derību, jo sākot ar Jēzu Kristus dzimšanu, mēs dzīvojam šajā jaunajā derībā. Lūk, un to var darīt jebkurā vietā, kur jūs atrodaties, mājās vai kādā citā vietā. Un otra lieta ir šī publiskā daļa, šie dievkalpojumi, jā, kur ticīgie cilvēki vismaz reizi nedēļā sanāk kopā, pielūdz Dievu, dzied slavas dziesmas Dievam. Jā. Es pats apmeklēju kristiešu draudz Prieka vēsts, un rītā Rīgā Bērzonas ielā 6, jā, būs 11. dievkalpojums, tā kā es mīļi aicinu atnākt, pastīties, piedzīvot, jā, jo, kā jau es iepriekš esmu minējis, daudz cilvēku vienkārši atnākot uz dievkalpojumu, piedzīvo Dievu klātbūtni, pat dziesmu laikā, jā, dziedot dziesmas Dievam, jā, un sāk ticēt Dievam un piedzīvo šo jaunpiedzimšanu. Bet kas ir svarīgi, ka mums šī ticība jāpatur līdz galam, jā, mēs nevaram izdarīt kaut kādus rituālus, pieņemt Jēzu, pieņemt ūdens kristības, un tad kaut kādā brīdī, mums tas viss apnīk, mēs atgriežamies tādā dzīvē, kā agrāk dzīvojam, priekš kā man tur lūgt Dievu, lasīt Bībeli, apmeklēt dievkalpojumus. Un tas īsti nedara, jā, jo es saku, Dieva mērķis ir šīs attiecības, šīs personīgās attiecības ar mums, tur, kur mēs atrodamies, jā, tā kā to vajag paturēt līdz galam, jā, līdz mēs redzēsim Dievu vaigu vaigā, un arī Dieva mērķis ir izplatīt šo valstību tālāk, tā kā tu to piedzīvo, tu ar to dalies, tu ar to stāsti saviem radiem, draugiem, paziņām, jā, varbūt sociālos tīklos tu mēģini runāt un stāstīt par šīm lietām, ko tu esi piedzīvojis. Ja? Un tā, jo Dievs šo vēsti ir uzticējis mums, ticīgiem cilvēkiem. Mūsu uzdevums ir to pavērot un dot tālāk. Tā kā, tas bija tas, ko šodien gribēju teikt. Tā kā paldies par uzmanību, lai Dievs svētī, līdz citai reizei. Tā.